Latvijas sadarbība ar Norvēģijas korekcijas dienestu iestādēm aizsākās 20. gadsimta 90. gados. Savukārt 2004. gadā Latvijai kļuva pieejami Norvēģijas granti. Līdz ar to sadarbību mērām teju 30 gadēs, un tās laikā Latvijas korekcijas dienestu sistēma piedzīvojusi ievērojams pārmaiņas. Reformas Latvijas krimināla soda izpildes sistēmā turpinās. Top jauns Liepājas cietums. Bet vienlīdz svarīgi ar infrastruktūras izveidi nodrošināt, lai darbinieki, kas strādā šajā ieslodzījuma vietā un arī citās ieslodzījuma vietās, ir sagatavoti darbam, regulāri atjauno savas zināšanas, kā arī diskutē ar sadarbības partneriem, kā savu darbu veikt labāk, lai cilvēki, kas reiz nonākuši ieslodzījuma vietās, atgriežoties no tām, nedara citiem cilvēkiem pāri. Šim nolūkam mums ir jārada gan mācīšanās sistēma ieslodzījuma vietu darbiniekiem, gan arī jārada platforma dialogu veidošanai ar mūsu sadarbības partneriem. Arvien tuvāk iepazīstot Norvēģijas korekcijas dienestu sistēmu un tās veiksmīgās darbības principus, mēs redzam, ka atslēgvārdi šajā procesā ir profesionāls darbinieks. Tas ir cilvēks, kurš dienā ir līdzās ieslodzītajiem un apusējā miedarbībā veicina ieslodzītā resocializāciju. Norvēģijas korekcijas dienesta akadēmija ir lielisks paraugs Latvijā radīt ko līdzīgu. Šobrīd Latvijas ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu apmācība notiek mācību centrā, kas atrodas Rīgas centrāla cietuma teritorijā. Diemžēl mācību telpas ir novecojušas. Mums ir nepieciešama jauna infrastruktūra, gan arī apmācību procesa pilnveida. Mācībām ir jābūt pietuvinātām darba videi. Tas nozīmē, ka amatpersonām ir jāapgūst tieši tās prasmes un praktiskās iemaņas, kuras būs nepieciešamas dienesta pienākumu pildīšanai. Lai risinātu minētās problēmas, šajā grantu periodā Olainē būvēsim jaunu mūsdienīgām prasībām atbilstošu mācību centru. Mūsu mērķis ir uzlabot ieslodzījuma vietu amatpersonām pieejamo mācību vidi ne tikai teorētisko zināšanu, bet arī praktisko iemaņu apguvēju. Jaunais mācību centrs būs mūsu pašu profesionālo darbinieku kautuve. Jaunajā mācību centrā būs teorētisko zināšanu mācības telpas, konferenču zāle, praktisko nodarbību telpas, sporta komplekss, datorklase, dienesta viesnīca, ieslodzījuma vietu pārvaldes muzejs un bibliotēka. Īpaši ieguvums būs praktisko iemaņu apgūves telpas, jeb improvizētās mācību kameras, kurās topošie darbinieki apgūs kontaktu iemaņas ar ieslodzīto. Tāpat īstenosim jaunās apmācību programmas, pie kurām šobrīd strādājam, lai turpmāk varētu nodrošināt kvalificētu, profesionālu, psiholoģiski noturīgu personāla sagatavošanu. Norvēģijas partneris saka, cietums ir tāda pat maza pasaule, kā pasaule ārpus cietuma sienām. Līdzšinējā sadarbība mums ļāvusi profesionāli augt un spēt skatīties uz korekcijas dienestu sistēmas attīstību inovatīvi. Tā ļāvusi ieraudzīt jaunas attīstības virzienus un pārliecinājusi, ka sadarbojoties un pielāgojot norvēģu labo praksi arī šeit Latvijā, iespējams soli pa solim virzīties uz profesionālu un mūsdienīgu sodu izpildi.